viņa kolēģis, man liekas, ap 90 metieniem bija atsits. Un tagad ļoti bīstams pretuzbrukums un Ripa ielido mūsu komandas vārtos. Ļoti ātrs pretuzbrukums un Dmitrijs Makarovs. Un viens pats paliek Jākaps Rēdliks pret diviem pretspēlētājiem, bet seko metiens un precīzs metiens, kur Mikēls Telkvists nespēja atvairīt, un rezultāts kļūst 0-1. Atkal nonākam zaudētāju lomā jau 3. minūtē. Pirmie vārti Makarovam šajā čempionātā, viņš ir Rufas hokeja audzēknis. Šī piespēle, Lauris Dārziņš ir pirmais pie Ripas, uzreiz mēģināja iespēt vārtu priekšā. Miķels Rēdliks šobrīd ar Ripu. Metiens un Troters ir! Beidzot arī Troteram pirmie vārti kontinentālajā hokeja līgā. Uzbrukumu. Miķels Rēdliks šeit ļoti aktīvi nospēlēja piespēli un neviena no Nižņikānskiešiem tur blakus nav un arī precīzi Trotera metieni. 1-1. Piespēles vārtus Rīgas Dinamo komandas labā guva Broks Troters. Jāsaka, arī Broks Troters ļoti augstsinīgi šeit nospēlēja, redzējām atkārtojumā. Surovijs lauzās uz vārtiem, Niževijs, Reķis. Meties uz vārtiem, Reķis. Un jā! Kartigans bija īstajā vietā, īstajā brīdī. Visa maiņa, visi trīs ļoti labi nospēlē un arī Reķis. Nesanāca metiens un piespēle, jā, tur bija jābūt partnerim, to labi redzēja Arvīts Reķis un arī izdarīja tādu nepārāk spēcīgi, lai Marks Kartigans, pārāk spēcīgi piespēlē, lai Kartigans vēl uzspētu tik līdz Ripai. Un tagad vēl viens Dinamo uzbrukums, bet uzbrukumā Jakuceņa. Lauris pa malu uz vārtiem, bīstam piespēle vārtu priekšā un Ripa ieslīd. Pēc vairākiem rikošetiem tomēr ieslīd vārtos. Paskatīsimies vēlreiz. Turpat metienu pa īstam nebija. Piespēle gar vārtiem. Tieši tā, Ripa trāpa pa kāju. Pieram, un ja nebūtu trāpījusi Ozoliņam, pilnīgi velti skatītājs vilp. Diezgan sarežģīti. Laikam stadionā jātais kaut ko. Jā, vārds tiek ieskaitīts, tur nevarēja sadalīt, kurš tad izdarīs šo Ripas atmetienu. Ripa rikošets un Ripas! Un vairāk tāds, jā, 3-2, bet tika līdz Ripai apgriezās un izdarīja arī precīzi metienu. Redzam, šeit netrāpīja ar tveramo cimdu, Monro nespēja piespiest Ripu. Jā, Ripa it kā aizmuka no viņa, kā dzīva būtu, aizlec ap prom. Vārds tiešām nozīmē aizlec. Redzam, viņš acita ar noju to nedaudz tālāk, bet tieši uz nojas. Mārtiņam Karsamam un viss sākās ar tādu vieglu guntu galviņu uzmetienu no zilās līnijas pa vārtiem. Vēl 25 sekundes. Dārziņš, Monro un Ripa vārtos! Atlēdz Skots Monro, Ripu Surovijs to izķeksēja un atspēlēja atpakaļ Niževijam, kurš, protams, tukšā vārds to arī trāpīja bez problēmām. 4-2, realizēts lielais skaidriskais vairākums. Atkārtojumā redzam šo uzbrukumu, Dārziņa metiens, Monro atlaiž Ripu un Surovijs uzreiz to atspēlē atpakaļ Niževijam. Numur 43. Un Laura Dārziņa. Šeit jāuzsaka Tomašs Surovijs, kurš ļoti aktīvu vārtu priekšā nospēlē. Komandas labā guva Aleksandrs Nižvijs, numur 17. Sprukts. Jau vairākumā 5-4 tagad spēlējam. Nebūs kaut kāds problēmas. Karsums! Jā! 5-2, Mārtiņš Karsums! Un šeit nedaudz apjuka. Skaidliskajā mazākumā šeit Nefķihimika spēlētāji. Karsums pats uztvēra. Ripa izlidoja vārtu priekšā un otro vārtu pēc kārtas. Divas vārtus gūt Mārtiņš Karsums. Un klasiskā Ziemeļamerikas hokeja stilā, spēka stilā, savā stilā. Mārtiņam Karsumam 4 gūti vārti, jau kopā 2. Svētdien 2, šodien 5-2. Rīgas Dinamo panāk 3 vārtu pārsvaru. Un vēl 9,5 minūtes jāspēlē. Skatāmies vēlreiz. Noķēra Ripu, nolika sev pa metienam un iemeta uzreiz. Ļoti zibenīgi viss izdarīja. Laikam tomēr var zināms pārmetums izteikt arī Skotam Monro. Negaidīja viņš laikam šādu pavērsienu un tikai atlika viņam atskatīties sev aiz muguras, lai redzētu, ka Ripa atrodas tieši tur. Un Kartigans Surovijs. Un jā! 6-2, Kartigans Surovijs. Eleganta piespēle Marka Kartigana izpildījumā. Vispirms viņš nomēnīja, ka varētu izdarīt metienu, un pēc tam sekoja piespēle Tomašam Surovijam. Viņš vispār bija rezultīvākais spēlētājs, redzam, nomāna. Un jā, īsti arī netrāpi. Ļoti šī piespēle nebija pārāk spēcīga, tāpēc arī šis metiens tāds raidījums. Bet pats galvenais arī pa vārtos.
6-2. Tā arī ir. Un tagad gan spēles liktenis ir izšķirts. Ja nu redzam, nebija uzspējis pārvietoties Munro, viņš pārvietojās tajā brīdī, kad Ripa jau bija viņam aiz muguras. Iepriekšējā sezonā Liepājā Rīgas Dinamo 6-3 nospēlēja ar Ņefķihimiku un Telkvis glāb komandu. Vēl viens metiens. Nenonāk Ripa līdz vārtiem. Telkvis un Ripa vārtos. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā šo epizodi. Nu arī vairāk rikošets, tur sotnieks, it kā savu spēlētāju nosedz un tomēr viss hokejs Ņefķihimika spēlētājs, nezinu, nu šeit izsit, jā, nu viss noteikumi robežās. Kaņkovs ļoti aktīvi spēlēja vārtu priekšā un neļāva Telkvistam piespiest Ripu pie ledus. Vārtus Ņefķihimika komandas labā guva Maksims Pestuško. Maksims Pestuško. Tas arī viss pēdējās sekundes. Un Arēna Rīga sagaida pirmo Rīgas Dinamo uzvaru šajā sezonā savā laukumā savu skatītāju priekšā. 6-3. Laba uzvara, grūtā cīņā, smaga cīņa, visas spēles garumā. Tieši tā, 0-1. Komanda Dinamo 2-2.